Un tagad es uz skatuves aicinu runātāju, ko mēs ļoti gaidījām. Jo šis stāsts būs tiešām vērtīgs par to, cik tad grūti ir būt jaunam un kāds tad ir mūsdienu pusaudzes un kā ar viņu runāt. Nikita Bezborodovs, bērnu psihiatrs un ar vēl ļoti daudziem tituliem. Viņš teica, saka vienkārši bērnu psihiatrs. Jā, paldies. Ar to ir pilnīgi pietiekoši. Un jāsaka, ka es laikam esmu pietiekoši pieredzējis lektors. Un skatoties uz konferences programmu un redzot, ka es būšu pēdējais, kas stāvēs starp jums un kafijas pauzi ar bulciņām un kafiju. Un skatoties, ka ir izcili lektori pirms manis, kuram katram ir 15 minūtes, es biju pārliecināts, ka mēs vismaz pusstundu iekavēsim. Bet cienījami kolēģi ir pārspējuši manas gaidas. Mēs esam 50 minūtes iekavējuši. Tā kā, es neesmu sagatavojis jums slaidus līdz ar to. Un es atļaušos nerunāt lekciju nekādu. Es atļaušos padalīties ar savām pārdomām, kas mani pēdējos gados diezgan aktīvi, neteikšu, ka nomok, bet aizņem manu prātu par to situāciju, kurā mēs ar jums kopā atrodamies. Un, tā būtu tāda bišķiņ filozofiska saruna, bet kura ir saistībā ar šodienas tēmu un ar projektu gan ar Pumpuru, gan ar skolu kopienā. Un tad parasti, kad man jālasa kaut kādas lekcijas, un es diezgan daudz arī pedagogu auditorijas esmu lasījis, un man tas ļoti patīk, tas pirmais, ar ko es sāku, ar problēmas aktualitāti. Un tas, ko es stāstu, ir, kāpēc vispār mums, kā pedagogiem, mums kā ārstiem, kāpēc mums jādomā par psihisko veselību. Un tas pamata jautājums, un tā atbilde ir ļoti vienkārša. Ja, tad, ka mēs zinām, ka dažāda veida psihiskie traucējumi ir ārkārtīgi plaši izplatīti. Ja, tad bērnu starpā, ja mēs runājam par emociju uzvedības traucējumiem, par neiropsihiskās attīstības traucējumiem, arī vēsturiski skatoties datus, mēs zinām, ka konservatīvi vismaz 1 no 10 bērniem skolas vecumā ir pietiekoši izteiktas grūtības, ja, tad emociju uzvedības vai attīstības jomā, lai mēs šīs grūtības varētu jau apzīmēt ar kaut kādu formālu diagnosticējumu psihisko traucējumu diagnozi. Ja, tad 1 no 10 tas ir daudz. Ja, tas nozīmē, ka jebkurā klasē ir bērni ar kaut kādām papildus vajadzībām, ar kaut kāda veida mentālām grūtībām. Un, protams, ka mēs zinām, ja mēs skatāmies uz to bērnu grupu, kas ir bijusi arī Pumpura redzeslokā, tā fokusā, un kas ir jaunā projekta skola kopiena fokusā, un tie ir bērni ar sociālas atstumšanas risku, bērni ar risku izkrist no izglītības, tad tur nav 1 no 10. Ja, tad tur mums, starp citu, es nezinu, vai Pumpuram ir tādi dati. Es baidos, ka gluži tādu datu mums nav, lai pateikt, cik daudz tad reāli šiem jauniešiem, kas ir saņēmuši palīdzību Pumpurā, cik daudz viņiem ir bijuši kaut kādi dažādi veidi psihiskie traucējumi. Mans minējums būtu, ka noteikti vairāk kā pusi šo jauniešu bija pietiekoši izteikti dažāda veida psihiskie traucējumi. Tā kā, tas ir ļoti aktuāls jautājums. Bet tas, ko es lasot lekcijas atkārtoti gadu garumā, tas, ar ko man ir jāsaskarās, tas ir tas, ka tas, ko mēs redzam statistikas datos, tas ir tas, ko mēs redzam mūsu ikdienas praksē. Mēs zinām, ka visa veida psihisko traucējumu izplatība bērniem palielinās. Kad man mācīja profesora Andrēziņa par bērnības autismu, viņa stāstīja, ka 1 no 100 bērniem ir autiska spektra traucējumi. Ja mēs skatāmies uz pēdējiem datiem no Amerikas Savienotajām valstīm, ja, tad populācijas dati tie aprēķina, ka 1 no 44 bērniem ir autiska spektra traucējumi. Ja, tad, ja kādreiz man mācīja, ka varbūt kaut kādiem 3% bērnu ir UDHS, tad tagad tie cipari ir pavisam citi. Ja, tad pieaug depresijas izplatība, pieaug trauksmes traucējuma izplatība jauniešiem. Ja, tā kā tas, ko mēs redzam stabili, un tā nav tikai Latvija, visās pasaules valstīs, ka to bērnu skaits, kuriem ir psihiskie traucējumi, nemitīgi palielinās. Un tas nozīmē, ka arī palielinās tā jauniešu grupa, kas ir fokusā šīm projektam, ja, kuriem pastāv risks izkrist no izglītības. Ja viņa vajadzības izglītības vidē nav
atrisinātas. Un, es neatkārtošu iepriekšējā lektora teikto, tiešām ļoti, ļoti fantastiski ir aktualizēta tā problēma. Bet, protams, ka tas, kas mani nomoka, ir jautājums, kas notiek? Ja, tad kāpēc? Kas mainās? Ja, kāpēc ir šīs milzīgas pieaugums, ko mēs redzam? Un mēs zinām, ka psihiskie traucējumi ir biopsihosociāla problēma. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka ir vienmēr, protams, kaut kāds bioloģiskais pamats. Ja, tad mūsu smadzenes ir bioloģisks orgāns, to ietekmē dažādi bioloģiskie faktori, ģenētika, iedzimtība un tā tālāk. Ja, tad, bet ar to nekad nepietiek. Vienmēr ir šī vide pretī, ar ko mūsu unikāla smadzenes miedarbojas, un dažāda veida grūtības rodas tikai šeit miedarbībā starp smadzenēm un vidi. Ja mēs runājam par to bioloģiju, ja, tad varbūt ir kaut kādi bioloģiskie faktori, kas nosaka, ka tagad jaunība paliek arvien grūtāka. Un es tikai skaitoties programmu atcerējos, kā es biju nosaucis savu lekciju, vai grūti būt jaunam. Ja, tad, bet tas ir par to. Tad varbūt ir kaut kādi bioloģiskie faktori. Jā, bet tas, ko mēs zinām, ka bioloģiski mūsu smadzenes nav gluži mainījušās jau kopš tā laika, kad mēs esam dzīvojuši Afrikas savannā. Ja, tad evolūcija nestrādā tādos laika periodos, ja, tad mūsu smadzenes ir veidojušas sen, un viņas nav īpaši mainījušas kopš tā laika. Ir diezgan grūti domāt, ka tā ir bioloģija, kas mainās. Visticamāk, mūsu bioloģija nav mainījusies. Tad, kas atliek? Atliek domāt par to, ka kaut kas mainās vidē, iespējams, kas nosaka šo dažādu psihisko traucējumu pieaugumu. Un tad mēs zinām, ka ir dažāda veida riska faktori. Šodien jau ir izskanējuši, jā, protams, ka vardarbība ir riska faktors dažādu grūtību izveidošanai tālāk. Jā, bet tas, ko mēs zinām, ka patiesībā, ja mēs skatāmies uz pasaules attīstības to vēsturi pēdējo daudzu 100 gadu laikā, vardarbība jau mazinās. Ja, tad nemitīgi sabiedrība kļūst mazāk vardarbīga. Ja, tad, protams, ka tā var nešķist, ja, tad, kad blakus notiek karš, ja, tad, bet ja mēs skatāmies uz lieliem pasaules datiem, mēs zinām, ka principā jau mēs paliekam mazāk vardarbīgi. Var domāt par to, ka, protams, ka nabadzība ir milzīgs riska faktors. Ja, psihiskiem traucējumiem tā skaita ne tikai sociālai atstumtībai. Un, ja mēs skatāmies uz mūsu labklājības līmenī, tad kopumā jau pasaulē labklājības līmenis aug. Ja, tad nabadzība mazinās. Tad visi šie trendi ir pozitīvi. Trends ar psihisko veselību iet pilnīgi citā virzienā. Un tad tā filozofiska pārdoma, kas man rodas, tad skatoties uz šo kaut kādu šķēri, uz neatbilstību, tad ir jādomā, ka notiek kaut kādi ļoti lieli makrosociāli procesi. Kaut kas mainās sabiedrībā, kaut kas mainās sabiedrības uztverē. Un tas, kas notiek 20. gadsimtā un ko mēs visi piedzīvojam, es tai skaitā, ir, ka sabiedrība paliek arvien sarežģītāka. Ja, tad savas uzbūves ziņā, savas struktūras ziņā labklājība aug. Un tas, kas notiek, ir, ka pieaug faktiski pieprasījums pēc augstāka komforta, vai pēc augstākas kvalitātes, vai arī pēc dažādu veidu ikdienas uzdevumu specializācijas. To diezgan viegli ilustrēt ar tādu ikdienas piemēru. Pirms kaut kādiem 20 gadiem tas man likās absolūti normāli. Ja, tad, kad es aizēju uz veikalu un tas, ko es tur dabūju, es dabūju vienkārši maizes klaipu bez maisiņa. Ja, tad, ko man mājās pašam ir jāsagriež, ko es darīju, tā kā es mācīju šķībi vai taisni, bet kaut kā es tiku galā ar šo uzdevumu. Ja, tad ir pagājuši 20 gadi, ja, tad tas sabiedrības standarts, gaidas, ko mēs visi uzliekam, ja, tad ir mainījušās. Tas, ko es pašlaik sagaidu, ka es aiziešu uz veikalu un es tur dabūšu maizīti, kas ir smuki, kāds cits speciālists, profesionālis priekš manis ir sagriezis ļoti vienmērīgās šķēlītēs, maisiņā ielicis un tā tālāk. Es šo savu ikdienas dzīves aktivitāti, kas iepriekš bija absolūti normāla, es esmu outsourcējis speciālistam. Un es sagaidu pašlaik, ka kāds cits manā vietā to atrisināts. Angliski to procesu sauc par commoditification. Ja, tad mēs pierodam pie šīs te specializētas palīdzības.
Diemžēl nevis diemžēl, bet vienkārši tas ir liels sabiedrības process. Viņš nav ne labs, ne slikts. Mēs viņam varam tikai konstatēt. Bet tas, ko mums ir jākonstatē, ka absolūti tas pats notiek arī psihiskās veselības jomā. Ja es skatos uz tiem jauniešiem, kas tiek nosūtīti pie manis no izglītības vides ar pavadu vēstulēm, tad tas, ko es redzu, ka arvien straujāk pieaug sabiedrības pieprasījums pēc specializētas palīdzības. Ar tām situācijām, ar ko iepriekš skola, ģimene, kopiena būtu tikusi galā pati, varbūt labi, varbūt slikti, kā mācījuši, tā to maizīti būtu sagriezuši. Tad ar šīm situācijām pašlaik mūsu gaidas ir, ka mums ir nepieciešams speciālists, kas to situāciju, kuram ir jāatrisina labi. Un mums ir vajadzīgs psihologs, tad mums ir vajadzīgs psihiatra konsultācija, ir ļoti vajadzīga. Tad mums ir vajadzīgs ļoti daudz dažādu atbalsta personāla konsultāciju, jo mēs paši, kā sabiedrības locekļi, vairs neesam pieraduši vai gatavi risināt tos jautājumus savu spēju robežās. Mēs gribam labāku kvalitāti un labāk, lai to izdara kāds cits. Tas rada milzīgu spiedienu uz visām palīdzības sistēmām. Un jums ir jāsaprot, ka mūsu palīdzības sistēmas ir institucionālas un institucionālas sistēmas ir rigīdas. Viņas tā ir veidotas, tur ir zināma inerce. Jūs zināt, cik milzīga inerce ir izglītības sistēmā, kas ir liela. Un tas nav slikti. Tas ir ielikts tā, tāpēc, ka lai šis kuģis netaisītu pēkšņus kaut kādus pagriezienus. Ja kādam ministram pēkšņi ienāk prātā pilnīgi visu mainīt, vienkārši tas nav iespējams. Jo ir kurs, ko institucionāla sistēma ir ieņēmusi. Un mūsu institucionālās sistēmas ir pieredzējušas un pieradušas sniegt palīdzību, balstoties uz kaut kāda veida zīmi. Lai bērns varētu saņemt atbalstu ar savām īpašās izglītības vajadzībām, viņam vajag šo psihisko traucējumu diagnozes birku. Lai viņš varētu piekļūt atbalstam. Lai viņš varētu saņemt psihologa konsultācijas, tad 555. noteikumi pasaka, ka jābūt psihiatra noteiktai psihisko traucējumu diagnozei. Šī sistēma uzbūve, viņa rada milzīgu spiedienu atrast traucējumus, ieraudzīt šos psihiskos traucējumus ar vien lielākam skaitam bērnu. Jo, protams, ka tas bērnu skaits, kuram mēs kā sabiedrība sagaidām, ka viņam ir nepieciešama palīdzība, viņš, protams, kā ar viens palielinās, jo mūsu gaidas mainās. Un šī ir milzīga problēma. Jo ir sabiedrības faktiski gaidas, kas spiež mūs medikalizēt dzīvi. Tajos gadījumos, ko es iespējams, ka iepriekš, pirms 30 gadiem, ja es būtu tajā brīdī strādājis, es būtu to sapratis kā normālu pusaudzības izpausmi, tad normālu identitātes meklējumus vai grūtsirdību, tad to pašlaik, tad es esmu spiests saprast kā, piemēram, depresiju. Un tas ir tas jautājums, kur mums kaut kāds risinājums kopā ar jums ir jāatrod, jo es varu jums droši apgalvot, man kristālbumbas nav, bet es gandrīz 100% esmu pārliecināts, ka ja tas būs vienīgais ceļš, uz ko mēs skatīsimies, ka mēs skatīsimies tikai uz šo specializētu profesionālu palīdzību, kas ir nepieciešama. Un es absolūti nenoliedzu, ka tas tā ir. Neapšaubāmi ir svarīgi, ka ir atbalsta personāla komanda nokomplektēta. Protams, ka ir svarīgi, lai mums būtu tie psihologi, kas var sniegt psiholoģisko palīdzību, tad, lai būtu psihiatri, kas ir spējīgi diagnosticēt kaut kādus traucējumus. Lai būtu logopēds, kas var strādāt ar valodu. Bet, ja tas būs vienīgais virziens, kurā mēs skatīsimies, to resursu nekad nebūs gana. Tad nekad nebūs pietiekoši psihiatru, nekad nebūs pietiekoši psihologu, nekad nebūs pietiekoši logopēdu un citu atbalsta speciālistu, jo vienkārši to bērnu skaits, kuriem ir kaut kāda, par daudzveidību ir jau šodien izskanējis ļoti labi, ir ļoti, ļoti liels. Tad
Un pašlaik tā ir tā tendence, ko es vērēju. Ja, tad, neskatoties to, ka mēs liekam ar vien vairāk resursus, ja, tad palīdzības sniegšanā mūsu rindas tikai palielinās. Ja, tad viņas nekādā veidā nesamazinās. Un šis ir tas iemesls, kāpēc paralēli šim virzienam, ka mums ir nepieciešams uzlabot ja, mūsu atbalsta, profesionāli specializēta atbalsta sniegšanu, ja, tad otra lieta, ko mums noteikti ir jādara, un tāpēc es priecājos arī par nosaukumu šim jaunam projektam, ja, tad skola kopiena. Ka mēs nevarēsim atrisināt šīs grūtības nekad, ja mēs neskatīsimies uz to, ko Maija jau pieminēja, uz to pamatu. Ja, tad, ja mēs nemainīsim to domāšanu virzienā, ka ir ļoti, ļoti daudz lietas, ko mēs varam izdarīt kā cilvēki kopienā, ja, tad, un skola ir kopiena, un plašāka kopiena ir kopiena, un visiem tiem bērniem, kam ir nepieciešams kaut kāds atbalsts, un patiesībā visiem bērniem kādreiz, un visiem pieaugušiem kādreiz ir vajadzīgs kaut kāds atbalsts, ja, tad mums ir jābūt kā kopienai, kā cilvēkiem spējīgiem šo atbalstu sniegt, un līdz ar to man arī ir milzīgs prieks redzot, protams, ka projektam ir ļoti daudz dažādas aktivitātes, bet tikai viena sadaļa ir šīs individualizētais atbalsts, un pamatā šīs aktivitātes ir vērstas uz to, lai būvētu to skolas kopienu un kopienu apkārt skolai, jo, manuprāt, tas ir arī vienīgais risinājums, kas var palīdzēt ar šo manis aktualizēto problēmu, ar lielu sabiedrības pieprasījumu pēc specializācijas un pēc normālas dzīves medikalizācijas, kas tam seko, ja, tad, kas to problēmu var adresēt. Tā kā milzīgs paldies par jūsu darbu, un es būšu nedaudz iekonomējis minūtes un vairs nestāvēšu starp jums un kafijas pauzi. Tad vēl veiksmi ar darbnīcām šodien. Nu, un tad metamo kauliņu, un lai vienmēr ir 6, vai ne? Un tagad, jā, beidzot ir klāt kafijas pauze. Tātad informācija ļoti praktiska. Sāksim darbnīcas vēlāk. Sāksim darbnīcas 13:45. Cerams. Tātad tagad zibenīgi dodamies kafijas pauzē, tīklojamies. Tie, kas nāk uz labklājības veicināšanas skolā pie Baibas Martinsons, tie atgriežas zālē. Pārējiem jāatrod savas darbnīcas, visur ir norādes, un visiem var jautāt arī mums, kam jūs redzat šādas te nozīmītas. Baudam kafiju, izkustamies, tīklojamies, sapazīstamies un turpinam šo dienu uz laimes formulas bāzes. Kāpēc es jūtos nesaprasts? Dažkārt es jūtos viena ar savām problēmām. Vai pieaugušie atcerās, ka viņi bija tādi paši kā mēs? Šodienas bērns ir rītdienas pieaugušais. Iesaisties projektā Skola kopienā. Mūsu bērnu izglītībai un Latvijas nākotnei. Kopā ar skolu.